Labdien! Šajā video apskatīsim PowerPoint cilnes insert, jeb ievietot opcijas un iespējas, ko mēs varam ievietot mūsu prezentācijā. Tātad sākumā ātrumā iziesim cauri poziņām un tad sīkāk par tām, kurām ir vērts pievērst lielāku uzmanību. Un pirmkārt, protams, mēs varam ievietot jaunu slaidu. Mēs varam ievietot tabulu, tāpatās kā jebkurā citā kaut kādā objektā, mēs varam ievietot tabulu, kādu vien mēs vēlamies. Mēs varam ievietot bildi no datora, mēs varam ievietot bildi no interneta, mēs varam ievietot screenshotu, jeb to, ko šobrīd datorā redzu. Es varu ievietot kaut kādu logu vai, piemēram, screen clipping. Es varu atzīmēt kaut kādu daļiņu no sava ekrāna un ievietot to savā prezentācijā. Šeit man parādījās nevis mans PowerPoint logs, bet tas, kas man ir atvērts zem PowerPoint. Tātad man šeit ir atvērts Google prezentācijas. Un vēl es varu ievietot tātad albumu veselu. Es varu ievietot formas, par kurām mēs arī šodien vairāk parunāsim. Smart objekti, jau tādas komplicētākas formas ar tekstiem, arī par šo mēs parunāsim sīkāk. Mēs varam ievietot diagrammas. Par diagrammām gan parunāsim sīkāk, tad, kad pienāks arī Excelis. Mēs varam pievienot komentārus, teksta kastītes, jeb kaut kādas vietiņas atzīmēt, kur rakstīt tekstu. Mēs vēl varam ievietot tādu galveni un kājieni. Sīkāk par šo skatīt manā iepriekšējā video par galveni un kājieni. Mēs varam ievietot word art, jeb smukos burtus. Vēl mēs varam ievietot datumu laiku, slaidu numuru, arī par šiem sīkāk skatīt manā iepriekšējā video. Mēs varam ievietot dažādus objektus, kā piemēram pogas uz kaut kādām Excel lapām vai teksta dokumentiem tā tālāk. Šo mēs arī sīkāk šodien neapskatīsim. Mēs varam pievienot matemātiskos vienādojumus ievietot. Mēs varam pievienot multimēdiju, jeb video, audio un ekrāna ierakstus, par ko arī sīkāk parādīšu mazliet tālāk video. Sākšu ar pagājušās stundas atkārtojumu ar slaidu šablonu, jo reizēm ir tā, ka mēs gribam kaut kādu vienu bildi ievietot pilnīgi visā prezentācijas slaidos, tā kā izveidot savu dizainu. Un tas būtu laikietilpīgi un diezgan apgrūtinoši kopēt tagad šo attēlu visur, visos slaidos. Turklāt man viņš arī mazliet maicīsies, tad, kad pildīšu šos te uzdevumus. Tāpēc, lai ievietotu vienu attēlu visos slaidos, arī tajos, kas vēl nav pievienoti, es nokopēšu attēlu, dodos uz cilnes skats pogu slaidu māsteriem slaidu šablons, un tad šeit mums parādās visi slaidu izkārtojuma veidi, un šis augšā pats lielākais tā saucamais pamatslaids, un to dizainu, ja izmaiņas, kas tiks veikts šajā slaidā, tas arī atsauksies visiem pārējiem tam pakārtotiem slaidiem. Tātad es pašā lielajā slaidā ievietošu šo te attēlu, novietošu tur, ko es viņu gribu. Un teic redz, ka te zem viņa pakārtotajiem visiem pārējiem slaidu veidiem arī man šis attēls ievietojās. Aizveru ciet slaidu šablonu. Un arī tagad visiem jaunajiem slaidiem, ko es pievienošu, arī pievienojās šī te bildīte. Šādi caur slaidu šablonu es varu veidot slaidu noformējumu. Šeit man ir tā kā divas tādas bildītes, tā oriģinālā, ko es nokopēju, to es varu izdzēst, un tā, ko es ievietoju slaidu šablonā, viņu es izkustināt nevaru. Viņa tur ir. Es viņu varu izdzēst tikai caur šo slaidu šablonu. Nākamais. Mazliet vairāk parunāsim par formām. Tāpēc, ka tas, ko es tagad teikšu uz formām, attiecās uz visiem objektiem kā tādiem, ne tikai uz formām, arī uz attēliem, uz tekstiem un visu citu, ko vien mēs varam ievietot prezentācijā. Man ir palūgts, tātad visu uzdevumu man ir rakstīt šeit vajā piezīmēs, man ir palūgts uzzīmēt tādu pašu figūru kā paraugā,
Tad šo paraugu nokopēt, figūru uzzīmēt un nokopēt, un mainīt objektu novietojumu figūrā. Nu, sāksim tātad ar pārzīmēšanu. Es redzu, ka figūra ir zīmēta no formām. Pirmais mums ir aplis, pēc tam mums ir kvadrāts, mazāk varbūt tās. Un pēc tam mums ir trīsstūris. Tas nekas, ja izmēri neatbilst pretstatī, mums vajag aptuveni. Vai saspēdījās. Un, protams, manas tikko uzzīmētās krāsas neatbilst krāsām, kādas mani ir paraugā. Tāpēc es uzspiežu uz figūras, kurā es gribu mainīt izskatu, spiežu uz cilnes formatu, tātad drawing formatu, un man parādās dažādas izskatu mainīšanas pogas. Šeit es varu mainīt izskatu formai, šeit tekstam, ko es varu ierakstīt formā. Tātad sāku ar to, ka man ir jāmaina krāsas. Dažreiz šitāds. Otrais, man šīs figūras šobrīd ir tā kā šķības stāv, paraugā tās figūras izskatās perfekti sakārtotas, tā kā līdzināts pēc centra, ka centriņā visām ir vienādi. Protams, es to varu izdarīt manuāli, kustinot šādu figūras, un tad tā līnija, kas sakrīt ar iepriekšējās figūras līniju, man palīdz novietot objektu centrā. Bet, ja man ir ļoti daudz objektu, man varbūt es slinkam skatu to objektu pārvietot, tāpēc, lai nolīdzinātu objektus, es viņus visus atos reizē, spiežu uz cilnes formatu, un šeit mums ir grupēšana, ko man šobrīd gan nevajag, un līdzināšana un izkārtojums. Un tad šeit mums ir tieši poga līdzinājums, un es varu šos objektus, piemēram, visus nolīdzināt pie kreisās malas. Pie labās malas, tad labā mala viņiem visiem saskan. Vai arī vertikāli pa viduslīniju, ka man tagad visiem objektiem tā viduslīnija ir perfekti sakrīt. Nu, izveidoju kaut ko līdzīgu. Tālāk man ir palūgts šo te nokopēt divas reizes. Ko es izdarīju? Jūs redzat, ka man parādās tāds mazas palīgu līnijas, tas man palīdz regulēt šo attālumu, vai plus-mīnus sakārtos viens no otru. Un tagad man pirmajai nokopētajai figūrai ir jāmaina izkārtojums tā, lai kvadrāts būtu nevis par vidu starp abām figūrām, bet aizmugurē. Jo šobrīd viņš ir priekšā aplim, zem trīsstūra, tas sanāk viņš pa vidu, bet man vajag pavisam aizmugurē dabūt. Lai mainītu objektu izkārtojumu slaidā, es spiežu uz pogas, tātad šeit mums ir divas pogas. Viena ir pārvietot uz priekšu, otru pārvietot uz aizmuguri. Ja man vajag uz aizmuguri, tad spiežu uz aizmuguri. Man ir iespēja pārvietot tā kā vienai figūrai aiz muguras vai pilnīgi visām. Tātad vienai tas būtu, es tagad viņu noliku speciāli priekšā, vienai tas būtu, kad viņš paiet vienai, bet otrai kaut kādai joprojām ir priekšā, pavisam, tā, ka viņš aiziet pilnīgi aizmugurē aiz visa. Lopšādi. Un šo te man kvadrātu vajag novietot priekšā visām pārējām figūrām, tāpēc es ņemu pogu, kas man ir priekšā, un saku pārnest uz priekšu. Kāpēc šo rādu, šos te objektu pārnešanu uz priekšu un aizmuguri, tāpēc, ka jebkuram objektam, vienalga, vai tas ir attēls, teksts, forma, kāds cits objekts, mēs bieži vien gribam sakārtot tā smuki savus objektus slaidā, un iekopējot un līmējot, viņi stāv tā kā nevietā, priekšā citam ne tā kā mums vajag, un tad ar šo divu pogu palīdzību mēs varam sakārtot objektu tā, kā mums vajag. Nu, nākamais ir attēlu un teksta formatēšana, jeb opcijas, jeb dažādi efekti, ko mēs varam uzlikt gan attēlam, gan tekstam. Tātad, lai uzliktu šis formatēšanas opcijas, es spiežu uz attēlu, un rekur parādās cilne Picture to Format, jeb attēla rīka formatēšana. Man ir palūgts
veikt kaut kādu krāsas korekciju. Tad krāsas korekcija, tas ir spilgtums un kontrasts. Šeit es varu to izdarīt. Tad brightness gaišāka paliek, ja? Bildīte vai kontrasts, sharper, tad kontrasts izmainīt. Es varu pamainīt arī krāsu attēlu. Arī kaut kādus vizuālos efektus. Konkrēti šai bildītē neļauj, bet vienkārši formāts neatļauj, bet arī bieži vien mēs varam uzlikt kaut kādus mākslinieciskos efektus. Un man ir palūgts uzlikt šim attēlam krītošas ēnas efektu. Un, lai to izdarītu, es spiežu reku blakus visiem tiem rāmīšiem, man ir poga picture efekts. Un te ir dažādi efekti, ko es varu izdarīt ar objektu. Es viņu varu pagriezt, pašķirt. Es viņam varu uzlikt ēnu, to es ar to rādīšu un darīšu. Šobrīd izskatās, ka neko tu nevar, bet es parādīšu to cīkāk. Es varu uzlikt atspulgu. Es varu uzlikt tādu kā spīdumu apkārt, dažādās krāsās. Es varu malas padarīt maigākas, izpudinātākas. Es varu tādu kā kastītes efektu, rāmīšu efektu uzlikt. Un 3D pagriešanas var uzlikt. Nu, sīkāk par ēnām. Jūs redzējāt, ka tad, kad es braucu pelīt pa ēnām, izskatās, ka tad ļoti maz kaut kas mainās. Ja šīs ir tā kā ēna, kas ir efekts, kad objekts ir pilts pie sienas. Šis ir tad, kad ēna krīt pašā objektā iekšā. Šis ir tad, kad objekts it kā ir uzlikts uz galda. Paņem šo, kad objekts it kā ir pielikts pie sienas. Tā ēnī man ir ļoti maziņa. Lai mainītu ēnas izmērus, es spiežu šeit pie ēnām uz iespējas ēnojumu opcijas. Un šeit man parādās tātad opcijas. Es varu pamainīt caurspīdīgumu ēnai, tad es noņemu caurspīdīgumu 0, tad viņi ļoti tumši melni. Es varu izmēru nomainīt. Tad uzliek lielāku caurspīdīgumu, tad viņi tāds blāvāk paliek. Būr, tas ir tāds izgaisinājums. Tad vispār nav būr ļoti asas līnijas ēnai, tad viņi paliek gaišāk. Būr, tad šis te kontūrs tiek izgaisinātas. Un distance, tas ir cik tālu mums ēna atrodās no objekta. Nu, un otram objektam man ir palūgts uzlikt atspulga efektu. Lai uzlikt atspulga efektu, es atlasu šo tekstu. Atkal eju uz cilnu formāts. Atkal šoreiz man ir nevis attēla efekti, bet teksta efekti. Kas vēl ir mazliet savādāk attēlam, tekstu es varu izliekt. Pārvietošu šo tekstu šeit, vai jūs redzat? Tekstu es varu izliekt visādi. Tas ir interesanti efekti, sakārtot savādāk. Bet man šeit bija uzdevums izveidot tekstam atspulgu, tāpēc eju šeit uz atspulgs. Man nav teiks tieši kādu, tāpēc izvēlos vienkārši kāds man patīk. Nākošais uzdevums – multividas jeb audio un video ievietošana. PowerPointā mums ir dažādas iespējas multividas ievietošanā, Google būs bišķiņ mazāk. Sākumā nodemonstrēšu pilnīgi visas iespējas, ko mēs varam izdarīt PowerPointā. Tātad audio mēs varam ievietot cilnē, un šeit tātad mums ir medija, multividas ievietošanas pogas. Sākšu ar audio. Audio es varu ievietot tā kā divus veidus PowerPointā. Es varu atrast savā datorā audio failu, kaut kādu dziesmiņu, to es šobrīd nelikšu, vai arī es varu ierakstīt savu balsi. Nospiežu šīs pogas, nospiežot uz ierakstīšanas pogas. Es šajā brīdī ierakstu savu balsi, kaut kādu tekstu, ko es vēlos pateikt savā prezentācijā. Es nospiežu stop, nospiežu OK. Es šajā brīdī ierakstu savu balsi, kaut kādu tekstu, ko es vēlos pateikt savā prezentācijā. Pats skaņas fails rādās kā tāds daurīts ikoniņš, to ikoniņus var nolikt kaut kur maliņā, tā lai nemaisās. Es viņu varu uzlikt milzīgu, es viņu varu samazināt maziņu.
Un es skaņas failiem varu uzlikt arī dažādas opcijas, kuras man parādās šeit te pie audio tools playback. Tātad es varu audio apgriezt. Varbūt man nevajag tik garu, kā man šeit ir. Tur apgriezt kaut kādu gabalu. Fade in un fade out, tas ir, kad man viņš parādās šī te, pēc cik ilga laika man sāk atskaņoties šis te skaņas fails. Es varu paregulēt skaņu. Es varu uzlikt tā kā noteikumu, kad viņš man sāk skanēt. Vai pēc peles klikšķa, vai arī tad, kad es vienkārši būšu uzslēguši šo slaidu. Šeit ieliekot čeksi vai izņemot, es nodrošinu to, vai man šis audio fails skanēs pāri visiem pārējiem slaidiem vai nē. Piemēram, ja es ielieku šeit čeksi, uzslēdzot uz nākošā slaida, man turpinās šis te audio skanēt. Ja šī čeksa šeit nebūs, man viņš apklusīs tik līdz uzslēgšu nākošā slaida. Un tātad spēlē tā kā fonā es varu uzlikt. Un tad vēl šeit ir formats, kad es varu vienkārši to pašu pogu kaut kā noformēt. Piemēram. Un tagad pie video dažādām iespējām. Sākšu to, ka es varu ievietot tādu ekrāna ierakstu. Man PowerPoints pazuda, parādījās uzreiz nākamais skats, kas man bija zem PowerPointa. Es atcelšu, vai jūs redzat. Tad man ir PowerPoints, minimizējot, man uzreiz radās tas pats darbs Google dokumentos. Tāpēc man uzreiz parādās tas skats, kāds man ir, kad es minimizēju PowerPointu. Un spiežu, tātad es varu izvēlēties, man vajag audio vai nevajag, šo es audio izslēgšu ārā. Es varu atzīmēt tātad kaut kādu laukumu ekrānā, kurā es vēlos ierakstīt, un spiežu ierakstīt. Nu, protams, es varu veikt kaut kādas kustības, kaut ko nodemonstrēt šajā brīdī. Viss, ko es te daru, man būs redzams arī video ierakstā. Un, kad gribu pabeigt video ierakstu, es pakustinu peli uz augšu un nospiežu stop. Un šeit man parādījās tagad slaidā laukums, tas, ko es biju atzīmējusi, un nospiežot play. Lai tad visu, ko es tur darīju, tikai ierakstīts. Un arī video es varu uzlikt šīs opcijas, tātad viņu apgriezt, kad viņš man parādās, kad viņš man pazūd, un uzlikt, piemēram, vai viņš man sāk darboties automātiski tūlītās, kā es atveru šo slaidu. Vēl es varu ievietot tiešsaistes video no interneta, video, online video, vai arī augšu pielādēt video no savu datoru. Parādīšu, kā ir ar online video. Es varu tātad meklēt, piemēram, YouTube, pēc atslēgas vārdiem, un ievietot kaut kādu atrasto video. Diemžēl šī poga varbūt nebūs aktīva visiem PowerPoint lietotājiem. Tas ir atkarīgs no jūsu licences veida, kāda jums ir tā programma iegādāta. Tad tas video audio iespējas mēdz būt ierobežotas dažādām programmu licencēm. Nu, tagad uzlikšu, kāds izskatās demonstrējums skatā. Tātad šis video man sāka demonstrēties automātiski, es viņam biju uzlikusi, vai viņš man sāka atskaņoties automātiski pēc slaida tā kā uzlikšanas. Un, lai es atskaņošu šo, man uz viņa ir jāspiež. Mazliet lēni man te notiek. Dēļ ieraksta. Tad viņš man sāk skanēt. Un, ja es gribētu audio atskaņot, tad man būtu jāuzbrauc pelīt uz audio un jānospiež audio. Tagad iemācīsimies veidot tā saucamās saites, jeb aktīvās pogas, uz kurām uzspiežot, mēs nonākam kādā tīmekļa vietnē vai citā vietā šajā pašā dokumentā. Man jau ir uzzīmēti zīmējumi, tātad pašas pogas. Šis man ir vienkārši YouTube logotips iekopēts kā attēls, un šeit man ir uzzīmēts 3 formas, kas man kalpos kā pogas. Tad uz pogām uzspiežot, mēs nonākam kaut kādā konkrētā vietā. Uzspiežot uz šīs pogas, mēs nonāksim pašā pirmajā slaidā.
Tūti man vajadzēja pirmais, bet otrais slaids, un te man vajadzēja trešais. Tātad, attiecīgi uz šī nonāksim otrajā slaidā, uz šī nonāksim trešajā slaidā. Lai pievienotu, vai attēls padarīt par pogām, ja pievienot saites, mēs spiežam uz šīs te podziņas, attēliņu, spiežam ievietot, un tad mums šeit ir hipersaite vai aktivitāte. Pievienosim hipersaites. Man tā ir personīgi vieglāk. Un abas divas dara vienu to pašu, pat par šis pogs. Un šeit tātad var izvēlēties, es gribu tā kā uztaisīt, lai man atverās eksistējošs cits fails, vai arī, lai es nonāku uz citu vietu šajā pašā dokumentā, varbūt izveidot pilnīgi jaunu dokumentu, vai uz tātad kaut kādu e-pasta adresi. Es ņemšu tātad eksistējoša vieta šajā dokumentā un izvēlēšos uz kurien. Tātad es gribēšu uz pirmo slaidu. Viņš parāda priekšskatījumu. Labi. Un poga ir izveidot. Tātad šai atkal spiežu tātad uz hipersaitēm, eksistējoša vieta dokumentā, otrais slaids. Labi. Šai atkārtoju tikai trešo slaidu. Nu, YouTube, ja mēs uzspiedīsim uz YouTube, mēs nonāksim YouTube, vai ne? Šeit parādīšu otru pogu, tātad Actions. Tātad šeit arī var izvēlēties hipersaitu uz kaut kādu nākošo slaidu vai citu slaidu, vai arī URL, kas nozīmē hipersaite uz kaut kādu eksistējošu tīmekļa adresi. Es viņu varu iekopēt vai uzrakstīt, ja zinu. Un pasaku, ok. Ok. Un paskatīsimies, kāds izskatās tātad šajā skatā. Uzspiežot uz pogas sākums, es nonāku sākumā. Uzspiežot uz pogas otrais slaids, es nonāku otrajā slaidā. Uzspiežot uz pogas YouTube, man pēc maza brītiņa atvērsies YouTube. Nu, pēdējā lieta, kas mums jāiemācās, ir tā saucamās struktūras, jeb hierarhijas schēmas, jeb smart art objekti. Smart art tātad ir kaut kādas tādas saucamās infografikas, arī atkārtot tad grafiski uzzīmēt kaut kādi bloki, kuros var kārtot informāciju. Un te viņi ir visdažādākie. Kādi ir kā klucīšos mēs varam sarakstīt informāciju. Mēs varam šādos un citos līdzīgus. Varbūt esat redzējuši kādreiz skaistās prezentācijās viņus izmanto. Viņus izmanto tāpēc, lai prezentācijas padarītu vizuāli glītāk. Piemēram, šeit kaut kāda pa solīšiem izdara šito, izdara to, tad šito un tad to. Jā. Tātad, ja mēs ievedam šādu, ja mūsu prezentācija izstās glītāk, vai šāds, piemēram, jā. Fizikā tur H un O molekulas veido divas H un viena O molekula veido H2O, jā, tad līdzīgi šādas mēs varam izmantot. Bet mēs iemācīsimies izveidot it kā varbūt grūtāko, tā saucamo hierarhijas schēmu. Te mums ir dažādas hierarhijas, viņas izskatās tā kā kaut kādi ciltskoki līdzīgi, esat varbūt manījuši. Paņemšu pašu pirmo veidu, jo man prasīs izveidot līdzīgā paraugā un izstāst, ka šis varētu būt līdzīgs. Tieši ok. Un augšējā blokā rakstu tas, kas ir augšējā blokā. Tad man šeit ir uzņēmuma struktūra. Tagad man jāstāst, man šādmās piedāvā vienu bloku šādu ar stānu. Man paraugā tāda nav. Tāpēc, ja man šādu bloku nevajag, es viņu dzēšu ārā, nospiežot delete taustī. Tālāk es te redzu, ka man te ir 3 bloki viens otram blakus. To es arī uzrakstu. Redzu, ka teksta izmēru viņš automātiski pats piemēro, kādu vajag, lai ietilptu šajos
rāmīšos. Tagad man sākās problēma. Es esmu izmantojis to, ko man automātiski iedod pašā sākumā, bet man ar to nepietiek, jo jūs redzat, ka šeit ir tāds kā vēl viens līmenis šiem pucīšiem. Un, lai pievienotu jaunus līmeņus, mēs spiežam uz pogas teksta root, jeb teksta page šeit, cilni Smart ar to design sadaļā. Parādās vairāk līmeņu saraksts. Tad pats pirmais līmenis, pats lielākais mums ir direktors. Viņam pakārtot ir šitādi 3 darbinieki. Tālāk paraugā mēs redzam, ka ražošanas daļas vadītājiem ir vēl pakārtoti vēl 3 kaut kādi darbinieki. Tā, ka mums būs jātaisa tāda 3 līmeņu saraksts, kur pirmajā līmenī pats galvenais, otra galvenie un trešajā tad tie mazā galvenie. Un līdzīgi kā programmā Word, arī šeit mēs ieliekam kursoru aiz tās rindīnes, kā mēs gribēsim veidot apakšpunktus. Ieliekam Enter. Šobrīd es tikai ieliku Enter, tāpēc man viņš uztaisīja vienlīdzīgu punktu ar tiem iepriekšējiem, un manā struktūrā izveidojas tā kā 4 kastītes. Vienlīdzīgi. Ja es gribu kastītē veidot apakšpunktu, tad man ir jānospiež vēl arī tab taustiņš. Jūs teikt redzat, ka man izveidojas tāds kā apakšpunkts ražošanas daļas vadītājiem. Man viņas vajadzēs vesels 3. Tāpēc ieliku 3 šādus te punktus. Un man tas tur ir kasieris, konditors un tauku mazgātājs. Nu, jūs teikt redzat, ka man viņš te nenostājās tās kastītes tā kā manai paraugā. Un tāpēc man ir iespēja pamainīt izkārtojumu. Tātad pastos, kurš no izkārtojumiem man būtu pats labākais, noturīgākais izstāsts, kad šīs. Un man viņš pārkārtojās. Tad jāatzīmēs šo lauciņu un man viņš pārkārtojās tā kā man vajag. Nu, protams, man šeit jau ir iespēja pamainīt izskatu kaut kādu, pamainīt krāsas. To visu es šeit varu darīt. Nu ko, PowerPoint daļu es jums esmu parādījusi. Tagad parādīšu, kā to pašu izdarīt programmā Google prezentācijas. Un mūsu pirmais uzdevums tātad bija ievietot attēlu slaidu šablonā. Parādās kā PowerPointā, es nokopēju, dodos uz slaids, rediģēt šablonu un pamat slaidā ievietoju attēlu. Ievietosies visur citur, varu ciet slaidu šablonu un lūk, šis attēls man tagad būs pilnīgi visur. Nākamais man ir jāuztais šāda figūriņa, jāsakopē un jāmaina objektu novietojums. Tātad, lai iezīmētu, šoreiz man nevajag pēc spiestus cilnes ievietot, jo reku man uzreiz ir poga formas. Man viņas arī ir zem pogas ievietot, reku tātad arī te viņas atrodās. Bet šeit mums ir, vai tas uzspēd netīšām uz attēlu, šeit formas. Un zīmē tātad aplīti. Pēc tam zīmēju kvadrātiņu. Un tad 3 stūrīti. Vai mainītu krāsas, uzspiežu uz formas, atrodu, kur man ir tāds painīša ikona un mainu krāsu formai. Lai šeit sakārtot viņus smuki vienā rindiņā, es viņus atlasu visus 3 reizēm, pārdokot pāri, dodos uz cilni kārtot, un rekur mums ir iespēja izlīdzināt. Tātad šeit, tātad centrē, tātad it kā pēc visu objektu viduslīnijām. Vai viss smuki sakārtojās. Lai kopētu, es atkal viss atlasu, nospriežu tausiņu kombināciju Ctrl+C, Ctrl+V, nokopējās, kā kvadrāts nebija atlasījies. Atcer darbību, mēģinu vēlreiz.
Lai mainītu objektu novietojumu, es uzspiežu uz konkrēta objekta, atkal dodos uz cilni kārtot, un tātad atrodu iespēju pārsūtīt. Un pārsūtu uz to vietu, kur viņiem vajag. Šajā gadījumā man viņu vajag atpakaļ, pavisam aizmugurē, tāpēc nospiežu nosūtīt atpakaļ. Un viņš ir pavisam aizmugurē. Un šim man to kvadrātu vajag pavisam priekšā, tāpēc spiežu atkal uz kārtot, pārsūtīt, pārēt uz augšu, jeb pašā priekšā. Nu, tagad opcijas attēliem un tekstiem. Tātad jau mazliet iepriekšējos video esam mācījušies, lai atvērtu attēlu opcijas, spiežu uz attēlu, un re, kur man ir formatēšanas opcijas. Tas ir arī pie formāts, ja? Tātad arī šeit ir šīs formatēšanas opcijas. Un šeit parādās viss kaut kas, ko es varu darīt ar savu attēlu. Es varu nomainīt izmēru, es varu nomainīt pozīciju, kur viņš atrodas. Es varu krāsas pamainīt. Korekcija, tas ir atkal šis te spilgtums, cik spilgts man šī figūra ir. Kontrasts, cik kontrastējoša. Plāva vai ļoti spilgtām krāsām. Caurspīdīgums tas būtu, vai es viņai redzu cauri vai nē. Noņemšu to caurspīdīgumu, nē, nost. Un, reku, tātad mums ir iespēja krītoša ēna. Man te parādījās maza tā ēniņa. Šeit es koriģēju, cik tā ēna ir caurspīdīga. Tā kā, tātad šeit parādījās tāda tālāk josiņa. Šeit es koriģēju oņķi ēnai. Attēlu no objekta. Un tad rādījusu, tātad cik viņa ir izpūtus. Nu, un lai uzliktu caurspīdīgumu, es atkal spiežu uz objekta, arī formāts, formatēšanas opcijas, un rekur mums ir atspūks. Un paņemsim tātad attēlu no objekta, pamēģināsim pamainīt, jā, tātad caurspīdīgumu, un lielumu, cik daudz man atspūgā ir redzams. Nākamais multivide. Tātad, lai ievietot multimedu, mēs arī dodamies uz cilni ievietot. Es varu neizskatīt, ko tad es varu ievietot Google slaidos. Es varu ievietot attēlu, vai nu no diska, vai no saviem Google fotoattēliem, vai no interneta, vai arī manai ierīcei kameras var nofotografēt, vai no datora augšupielādē. Es varu tekstu lodziņu, tātad lodziņu, kurā es varu rakstīt tekstu. Jā, tātad. Tādu es varu ievietot. Es varu ievietot tātad audio un video, ko es tūlīt arī stāstīšu. Pie formām mēs jau bijām, es jau pastāstīju par formām. Tabulu, diagrammu. Šī ir parasta diagramma, tad kā Excelī, šī būs tā, ko mēs vēlāk izmantosim hierarhijām. Smukos burtus. Mēs varam paši uztaisīt kaut kādus smukos burtus, laikam. Šito neesmu patībā Google mēģinājis tagad. Mēs tātad kaut kādas līnijas varam uzzīmēt, komentārus, jaunu slaidu un slaidu numurs, par ko stāstīju iepriekšējā reizē. Nu, tagad tātad par audio un video. Sāksim ar audio. Audio, tātad es varu augšu pielādēt no savā diska. Man šeit ir diskā jau divi mūzikas faili saglabāti. Un tad es maziņi atkāpīt, es parādīšu, kā audio failu var saglabāt savā diskā. Tad, pieņemsim, man datorā ir kaut kāda mūzika, ko es gribu ielikt savā prezentācijā. Tad es atveru savu disku, spiežu jauns, failu augšu pielāde, atrodu savā datorā šo te mūziku, kuru es gribu tātad ielikt. Man viņš saglabājās manā diskā. Tad es spiežu prezentācijā uz ievietot audio. Un rekur tātad. Es divreiz ievietoju vienu to pašu failu, jo es divreiz filmēju video. Tātad rekur ir mans audio fails un es viņu varu
atlasīt un ievietot savā prezentācijā. Tūlīt atmāk ievietosies. Tad viņš man ieviedojās kā tāda audio ikona, līdzīgi kā PowerPointā. Un šeit sānā parādās opcijas, kad man šī dziesma sāks atskaņoties. Tad, kad es uz šīs ikonas uzklišķināšu, automātiski, kad man atvērsies slaids, šeit es varu skaļumu pamainīt. Un tad šeit es varu ieklišķināt, vai man viņš atkārtosies, tā kā beigsies, vai nē. Pārtraukt, kad notiek slaidu maiņa, tas ir tad, kad ja es negribu, lai viņš man skan tad, kad es uzslēdzu jau uz nākamā slaida, man šeit ķeksis ir jāieliek. Ja es gribu, lai viņš visu laiku skan, tad šim ķeksim te ir jābūt. Nu, un lai ievietotu video mēs arī varam ievietot, piemēram, no sava Google diska. Šie video ir tātad manas video pamācības vai video, ko man atsūtīja viens skolēns, tā kā nepievērsiet tam uzmanību. Vai arī meklēt YouTube video, kuru es vēlos. Un atlasu šo video un spiežu atlasīt. Un rekur man šis video ir. Nu, un es arī varu, piemēram, uzlikt, vai viņš man atskaņosies automātiski, tad līdz atvēršu slaidu. Es varu viņam pat izslēgt skaņu. Un tagad, kad šo slaidu uzslēdzu, man viņš automātiski sāk darboties. Nu, saites pogā, tātad nodrošināt, lai uzspiežot šīs pogas, es nonāku tiešām pirmajā slaidā, sākuma slaidā, uz šīs pogas uzspiežot nonākt otrajā un uz šīs trešajā. Tad es atkal uzspiežu uz pogas, spiežu ievietot, spiežu saistīt. Nu, un es varu izvēlēties tātad slaidu šajā prezentācijā, un uz kuru tātad šis būs pirmais slaids. Spiežu lietot. Uzspiežu šīs, spiežu ievietot, saistīt. Tātad otrais slaids pēc kārtas. Atkal šīs, ievietot, saistīt, nu jau trešais slaids pēc kārtas. Lietot. Nu, un lai nonāktu YouTube, tātad arī ievietot, saistīt un ierakstu adresi vai iekopēju. Lietot. Un tad paskatīsimies, kā mums tas izskatās. Tad uzspiežot uz sākumu, es nonāku pašā pirmajā slaidā. Uzspiežot uz trešā, es nonāku trešajā. Un uzspiežot uz YouTube, man atvērsies YouTube. Nu, un pēdējais hierarhijas schēmas, ir struktūras. Tātad, lai ievietotu hierarhijas schēmas, spiežu uz ievietot, diagramma. Šim objektam patiesībā ir vairāk nosaukumi, tāpēc viņus visu laiku arī visus pēc kāds cenšos savā runā lietot. Hierarhija, struktūra, diagramma. Viņš šajos vārdos objektu var saukt. Šeit viņš saucās diagramma. Mēs tad redzam šeit dažādas diagrammas, jeb šos gudros objektus, dažādas veidus, te viņi sadalīt pa grupiņām. Jā, ka varam apskatīt. Nu, mums piemērotais tātad ir hierarhijas schēmas. Apskatāmies, kurš varētu atbilst mūsu nepieciešamībai. Man liekas, ka šis izstāsts vistuvāk. Vai vajadzēja vēl spiest virsū? Man sākumā aizvēlās, cik līmeņus es gribu savai hierarhijas schēmai. Man ir cik līmeņi? 1, 2, 3. Tātad šeit es uzlieku 3 līmeņus. Es varu izvēlēties arī 4 vai 5. Es varu izvēlēties arī krāsu. Man paraugā ir zils, šeit zaļš, tad es domāju uz zilu. Un tagad es spiežu uz izvēlētās hierarhijas un pārveidošu viņu tā, kā man vajag. Man paraugā ir tā, ka
Tātad pirmais mums ir augšā, mums ir direktors. Nākamais man te zem direktora jābūt 3 tādām kastītēm. Man iedodas tikai 2, tāpēc es nokopēju kādu no esošajām, Ctrl+C, Ctrl+V. Novietoju viņu tur, kur vajag. Šīs sarkanās palīglīnijas man palīdz novietot. Sārakstu visus tekstus, ko man vajag. Ja man vajadzētu lielākus tekstus, protams, es varu darīt tā, ka es visus objektus atlasu, izņemot bildi, un es palielinu tātad. Nevarēs visam. Ja es gribu lielāks teksts, tad man ir jāpalielina tātad pa kastītē atsevišķi. Te mums ir ražošanas darba daļas. Kā jūs redzat, tik smuki viņš pats neiepildās šajā kastītē, kādas bija PowerPointā. Tā, šis līmenis ir plus-mīnus savas kārtībā, trūksto šīs līnijas. Lai šo līniju, kas savienotu šo kastīti ar direktoru kastīti uzvilktu, man ir jāspiež, tātad šeit es varu uzzīmēt rindu. Ja izvēlās īstais veids, man vajadzēja šoreiz taisnu. Un tagad. Nesanāca. Rinda. Un savienoju kastītes. Tad es redzu, ka pelēcis uzbrauc uz kastītes, viņam apkārt parādās 4 punktiņi. Es uzspiežu 1 punktiņu, kur es savienošu. Un neatlaižot peli, velku uz otras kastītes punktiņu, kuru gribu savienot. Lūk, šī līnija parādījās. Un tagad jātiek galā ar apakšējo līmeni. Tad mēs redzam, pirmkārt, ka visā apakšējā līmenī pakārtots nevis kaut kādām malējām, kāds man šobrīd ir, bet tikai vidējiem. Tāpēc šīs līnijas es varu dzēst ārā. Tās ir nepareizas. Viņas ved uz nepareiziem balciņiem. Un man vajag 3 šos te. Ar turo shift austiņas es varu atlasīt vairākus viņus steidzē. Un es viņus novietoju tur, kur man vajag. Tekstu es šobrīd nerakstīšu, lai netērētu video laiku, bet savilkšu līnijas. Tātad sākumā es novilkšu taisnu līniju šeit. Savienojam. Tagad man vajag laustas līnijas. Šīs būs laustas līnijas, tāpēc izvēlos laustu. Šis būs ar laustu, šis būs ar lietu, es paņemšu laustu un savienoju ar laustu līniju šos te punktiņus. Lūk, mana hierarhijas schēma ir gatava. Paldies, ka skatījāties. Tagad mēģiniet uzdevums atkārtot.